Vai tu zini, ka pilnīgi jebkurš no mums piedzimst patiesībā ar visām iespējām būt laimīgam, mīlētam? Protams, ka mums katram ir sava karma, un mēs paši arī izvēlamies, kā mēs ar to strādāsim dzīves laikā vai nestrādāsim. Un šis laimīgais zaķītis šajā brīdī ir mazliet apjucis. Un iespējams tas ir saistīts ar to laimes sajūtu, kuru tā kā varbūt nesaredz, varbūt nesajūt, jo prāts ir tas, kurš traucē. Un tu neredzi to laimi, varbūt tavs prāts ir tā kā iemācīts domāt, fokusēties tikai uz to negatīvo, un tas veido tavā dzīvē šo prāta režģiju. Patiesībā tu esi tā kā sava prāta kalps, ja varētu tā teikt, ja? Un kas pats interesantākais ir tas, ka šī zobena, kas ir apkārt, ja? Tās ir svešu cilvēku domas. Un tās svešu cilvēku domas dzīvo tavā galvā, un viņas neļauj tev ieraudzīt, pareizāk sakot, tu pati neļauj sev ieraudzīt to patieso, to iespējamību, jo, ja domas ir smagas, viņas rada apjukumu. Ar savām domām ir jāstrādā, tev, teiksim tā, ir prātam jāliek iekšā jauna informācija, lai nesēdētu tajos vecajos, kā moderni saka, patērnos. Jā. Un tas, kas tev traucē šajā brīdī, jā, ir tieši tas, ka tu tā kā sēdi iekšā tajā stagnējošajā enerģijā. Tā kā pārāk liels fokus varbūt iespējams ir uz materiālo pasauli. Un tā kā arī paskaties uz karalienes pozu, ja? Galva ir noliekta, un viņa ļoti tā kā skatās uz to pentaklu. Un šīs kārtas, kas te visas ir izbirušas, ja, šajā dienā, šī ir tā enerģija, kur traucē. Tā ir tā bāze, tā pamata enerģija, kura ir ielikta tevī iekšā. Un ja domas ir tādas ļoti smagas un grūtas, tad, protams, ka tu vienmēr redzi, ka kāds ir vainīgs, neredzot vispār, kas notiek, jā. Tu vienmēr kādu citu vainosi. Un šī stagnējošā enerģija, viņi jau nenāk tev par labu. Tāda apjukuma sajūta, ja. Un es teiktu, ka visuma padoms, es izjūkšu vēl vienu tūlīt kārti, visuma padoms, šīm kārtīm, jā, vēl vienu zobeni. Visuma padoms, 3 zobeni. Es teiktu, ka šis ir darbiņš tev ar sevi, ar savām domām, izšķetināt, kuras ir manas domas, ja, kuras ir tās domas, kuras man patiešām sāpina. Kas tā ir par balsi, kas skan manā galvā? Vai tā tiešām ir manējā? Vai es gribu klausīt tai balstī, vai es gribu veidot savu foršo dzīvi, kas nerada apjukumu, kas apstiprina to, ka jā, es esmu pelnījis būt laimīgs, es varu sēdēt laimes pakavā, es esmu atvērts visuma enerģijai, jā. Es gaidu to brīdi, nevis tā, ka sēžu un tagad man būs, bet es saprotu, ka es jau esmu tā kā šajā kausiņā, pakaviņā iekšā, jā, es jau sēžu. Man nav jābūt kaut kam vairāk, kaut kam foršākam, kaut kam labāk, jā. Vienīgais, kas man traucē, tās ir manas domas, manas pārliecības, manas bailes par dzīvi, nepārtrauktā citu cilvēku vainošana, kaut kāda iekšēja cīņa, ja, kur notiek nepārtraukti tieši tajā prātā. Prāts ir tas, kas rada lielu apjukumu. Un, protams, ka tās domas sāpina tevi pašu,
Un iespējams arī šī enerģija runā par to, ka tev vajadzētu nostiprināt savu centru iekšējo. Ja? Ne tik daudz klausīties citos cilvēkos, apkārtējos cilvēkos, ko citi saka, ko citi domā, kādu storijas citi liek, ja Instagramā vai kaut kur, bet vienkārši tu pati sevi ar to sāpini, un tev ir šī sajūta, ka tu esi apjukus un nesaproti, kas notiek vispārībā, ja? Un līdz ar to tu nevari sajust to zaķīt, to foršo, jo tas viss ir par daudz informācijas, par daudz domas, kuras ir jānoņem apsejas no acīm, jo, redzīs, šīs saites, viņas ir apsietas ļoti vāji. Tas nozīmē, ka tavos spēkos ir iziet no šīs situācijas ārā un ieraudzīt, kas tad patiesībā ir apkārt, ja? Patiesībā apkārt ir ļoti skaistas enerģijas, kur šī zemes enerģija, Pentaklu karaliene, viņa ir ļoti skaista, bet tas ir tas, ko tu neredzi. Tu nevari ieraudzīt šo foršo enerģiju, jo tu dzīvo prātā. Un kamēr sieviete dzīvo prātā, nevis savā ķermenī, viņa nespēja sajust prieku, laimi, gandarījumu. Ja? Tad ir jāatgriežas savā ķermenī, jāsajūt. Šodien es, piemēram, jūtu, ka man varbūt vajag, pasēdēt mājās. Es negribu nekur iet, jo es jūtu, ka man vajag sākt kontaktu ar to savu ķermeni. Varbūt man vajag pamasēt pašai sev, pēdas, ja? vai kaut ko padarīt tādu foršu, iet vannā. Vai pastaigāt ar basām kājām, vai aiziet līdz jūrai, vai līdz ezeram, vai pa mežu pastaigāt. Jā, šī ir arī tāda meža īstenībā enerģija, jo te ir par daudz domas, un kamēr tās domas būs, viņas radīs ļoti daudz apjukumu. Tālūk, un arī ļoti daudz sāpes. Un kaut kādas šajā brīdī tev kaut kādas arī 3 lietas, kuras tev riktīgi sāpina. Un tu tā kā netiec no viņām vaļā, ja, jo tev nav šis kontakts pašai ar sevi. Jādabūna ir tas centrs sevī, spēcīgs, stiprs, lai tu saprastu, ka mums te katrai ir atļauts būt, justies laimīgai, drošībā, un mēs īstenībā katra esam ar šiem saviem dievišķajiem arī gaismas sargātājiem, ja. Tā kā šīs te viss kārts rāda to, ka, redz, zaķīte sēž, bet tā fiziskā realitāte ir, kur tās visas kārts, kā ir tagad, nemaz neviens neskatās uz to zaķīti, jā, zaķītes. Tikai ir tāds netvērams kaut kur sēž uz mākoņu maliņas. Tāds liels apjukums. Tādas šodien kārtis, tāds šodienas izlikums, lai tev nodara, un tiekamies jau citā izlikumā.